kabeļi zem Baltijas jūras. Tie nav vēl gāzes vadi. 23. gadā vienreiz pārāva tur to konektoru, ja, un gan gāzi, gan sakarus. Tad pārāva tagad novembrī vēl vienus, un tad decembrī vēl viens. Mēs varam redzēt, ja, tur ir tie Latvijas kabeļi arī. Mums nav viņi īpaši daudz, ja. Un principā, tas jautājums ir vienkārši diezgan, ja. Ja tur nākamais ankurs brauc, tad mums valstī kaut kas var nefunkcionēt. Un iespējams, ka diezgan fundamentāli nefunkcionēt. Mēs esam novērsuši 100%, ka nākamais ankurs nebrauc pār Latvijas kabeļiem. Es domāju, 100% jebkādas Krievijas inspirētās uzbrukumi nav iespējams. Neko nevarējām vairāk gataviem, un no katra šāda notikuma ir jāmācās, un arī mūsu drošības spēku un drošības dienesti mācās, tā skaitā sadarbojoties arī mūsu reģionu partneriem. Faktiski manā skatījumā, runājot par drošību un Baltijas jūru, es piekrītu tam viedoklim, ka ir jānosaka šī Baltijas jūra kā slēgtā jūra un tas ir kara pieteikums Krievijai? Nosacīti. Starptautisko tiesību nosacīti ir, vai tad Melnā jūrā arī ir milzīgi ierobežojumi Krievijai. Tā kā, ja turpinās šādas te sabotāžas, tad es domāju, ka tur, bet tas ir NATO jautājums, tas nav tikai viens. Mēs esam NATO. Jā, mēs to jautājumu varam celt, jā.